Bet no Ventspils dodamies uz Īrijas galvaspilsētu Dublinu, kur aizvadītajās brīvdienās izskanēja šī gadējie, jau 13. latviešu kultūras svētki. Tos kuplināja ne tikai latviešu kolektīvi no Īrijas un citām valstīm, bet arī lietuviešu, igauņu un gruzīnu deju grupas. Vairāk stāsta latvieši.com. Tāpat kā dziesmu svētkos, arī latviešu kultūras svētkus vienmēr ievada krāšņs gājiens cauri pilsētai, piesaistot pilsētas iedzīvotāju un viesu uzmanību. Gājiens mums iesākās vienā no tādiem centrālajiem laukumiem, un mēs gājām gājienā caur visu vecpilsētu. Un, protams, ka kā jau saulainā dienā un kā jau mums tagad garajās brīvdienās, kā mēs to paši sakam, ir ļoti daudz turistu un arī vietējo ļaudis, un visi apstājās, filmēja, bildēja, un tā kā mums gājienu priekšā iet svētku nozīme, vai kā to varētu teikt, plakāts, ja, kur visi var izlasīt, kas mums šie ir par svētkiem, tad, protams, kad visi bija ļoti ieinteresēti un nāca līdzi mums līdz pat skvēram un klausījās. Īriem par to, kas mēs esam latvieši. Kultūras svētki tiek svinēti nemainīgi jau 13 gadus tieši 4. maija nedēļas nogalē. Šis laiks ir izvēlēts, lai sakristu ar Latvijas neatkarības atjaunošanas dienu. Tā nu Baltie galdauti tiek klāti nevienu dienu vien. Mums to rīta vēstniecībā bija tieši Baltā galdauta svētku brokastis kopā ar Latvijas akadēmisko kori Latvija. Un tas arī bija tāds ļoti jauks iesākums šai mūsu kultūras svētku vispār norisei, un tas mums notika 4. maijā no rīta. Vakarā mums bija koncerts Latvijas kora, un tad 5. mēs turpinājām no rīta klājot atkal Balto galdautu vecpilsētā, Meeting House skvērā, kas ir pašā vecpilsētas sirdī, un turpinājām svinēt Latvijas svētkus. Tā kā Latvija ir vienīgā, kas tieši Dublinas vecpilsētā svin valsts un kultūras svētkus, tad labprāt piebiedrojas arī citi. Pievienojās arī mūsu kaimiņu republikas grupas, kas ir dejotāji no Lietuvas un no Igaunijas, un mūsu jaunie draugi no Grūzijas, kas ienes tādu pavisam citu dzirksti tiem svētkiem. Un kā pateica Grūzijas grupas vadītājs, viņš teica, mums jāsvin šie svētki katru dienu, katru dienai jābūt svētkiem mierā, pateicībā un priekā. Latviešu kultūras svētki tiek īpaši gaidīti, to atbalsta arī Dublinas amatpersonas. Katru gadu mums prasa, lai mēs šos svētkus atkārtojam tieši vecpilsētā un neaizejam prom no vecpilsētas, jo ir bijušas dažādas domas, ka svētki varētu ceļot pa dažādām Īrijas pilsētām, bet tā kā tie notiek vecpilsētā un tā vieta ir tiešām ļoti, ļoti pieprasīta un apskatām, tad viņi mūs katru gadu atbalsta un katru gadu arī nāk palīgā svētkus organizēt. Organizatori lēš, ka kopā ar 300 dalībniekiem un no malu malām sabraukušajiem latviešiem svētkus nosvinēja arī vairāki tūkstoši Dublinas iedzīvotāju un viesu. Latvieši.com sadarbībā ar diasporas reportieriem visā pasaulē.